Tātad šobrīd esam uz ļoti svarīgas robežas. Mēs redzam, ka vienā pusē ir latviešu karogs un tur viņi cīnījās par mums. Un es jau bailes paliek. Otrā pusē mēs redzam, ir bermontiešu karogs un es nevaru viņu aiztikt. Mēs iesim apstīties, ko latvieši šodien dara. Ir agrs rīts un ļoti vēss ārā. Un mēs redzam, ka latviešiem ir veseli čūpa ar kartupeļiem. Viņi ir īsti zēni, kuri daudz ēd. Viņiem ir baigie stroķi un viņi ir sagatavojušies nopietnai cīņai. Tomēr mēs novērosim arī pretinieku rītu. Mēģināsim iefiltrēties. Reku, es redzu, ka bermontiešu pusē viss ļoti mierīgs, bet tuvosimies, mēģināsim apstīties, kas tur notiek. Un bāc bermontiešu tēmē uz latviešiem. Ko mēs tagad darīsim? Nu labi, jāiet prom, zil, mani nošaus tūlīt. Šodien gan ārā apmācies laiks. Vajag lietains. Malta absolūti laikam stāv. Man ir augsti jau, es jau salstu labi, ka mums ir kartupeļu daudzāk. Es jūtu bailes jau pa gabalu. Man ir augsti. Latvieši sagatavojas pēc cīņai! Ārbots, kas tur notiek? Ārbots! Uzbrukums! Tāda cīņa! Kā mēs varēsim izvairīties? Ārbots Lāčuklais palika vienīgais no latviešiem. Kas notiks? Mēs sakāvām, jā, ir! Mums viņš izglāba! Mēs atkarojām teritoriju, mēs esam varoņi! Jā!